Jūs jau zināt, ka pie visām izpildu komitejām ir nodibinātas speciālas komisijas, kas raugās uz to, lai pārmērīgi nelietotu šo slikto dzērienu. Un kad beidzot ir pieteikts ļoti aktīvs karš pret žūpām un žūpošanu, arī mūsu kolektīvs grib mest savu kapeiku kopīgajā kasē dzērāju apkarošanā. Mēs, biedri, visnotaļ atbalstam atziņu, ka pļēguri radušies tāpēc, ka šnabis bezatbildīgi pildīts 50 un 100 gramīgajās pudelēs, ko darba tauta jau cariskās Krievijas un Ulmaņa kliķis laikos dēvēja par žuļikiem un ulmanīšiem. Ir pareizi, biedri, ka šāda dzeršanas mērvienība ir izskausta ar likumu, bet, manuprāt, vajadzēja iet vēl tālāk, spērt vēl drakoniskākus soļus un aizliegt pildīt šnabi arī 250 gramīgajās pudelēs, tā dēvētajos kortelīšos, un 500 gramīgajās pudelēs puslitros jeb polšos. Teiksim, kāpēc šnabi nevarētu pildīt 3 litrīgajās katrīnās? Tas, biedri, dotu paliekošu efektu. Lūk, piemērs, kā tas ietekmētu dzērāju apkarošanu. Lūk, pieņemsim, ka pilsons A, kura morālā seja mums ir pretīga un sveša, nolēmis žūpot. Viņš aiziet uz veikalu, viņam kabatā ir 10 rubļu, bet tur priekšā stāv tikai katrīnas. Pārdevējs apzinīgs uz parāda nedod. Pilsonis A sameklē vēl 2, kam ir pretīgas un svešas, mums morālās sejas, bet katram pa 10 rubļu. Viņiem katrīna iznāk, bet, kad grib sastiķēt nākošo, nekā. Priekšā sabiedriskās domas varanais šlagbaumis. Un izdzēruši vienīgu pudeli, visi 3 spiesti iet mājās un nes ģimenēm naudas atlikumu. Vēl labāk, biedri, būtu, ja šnabi pārdotu tikai mucās. Gan jau kāds pustpiedzēries plencis pa to baru, atstātu vaļā krānu, un visa tā elles dzira, vai vismaz tās daļa iztecētu zemē. Krānu vaļā atstājējus varētu piekomandēt tieši no aktīvāko sabiedriskās kārtības sargu vidus. Tāpat, biedri, ļoti atbalstāms ir Tirdzniecības ministrijas paziņojums, ka turpmāk daudz krāšņāk un pievilcīgāk tiks noformētas bezalkoholisko dzērienu etiķetes. Visā drīzumā mēs kļūsim par aizkustinošu skatu lieciniekiem. Teiksim, 3 plenči, sastiķējuši pustopam, ko nolēmuši izdzert vārtrūmē. Viens no viņiem skrien uz veikalu, stāvēt rindā, 2 dodas pie gāzētā ūdens automāta zakt glāzi. Nozoga. Iet atpakaļ, atgriežas tas, kas gājis pēc pudeles. Bet piedodiet, viņš kautrīgi saka, neizturēja mana mākslinieka dvēselē. Ieraudzīju šo brīnumu skaisto etiķeti un nopirku limonādi. Un trijatā izdzēruši saldo putojošo šķidrumu, visi draudzīgi aiznes atpakaļ nozagto glāzi un draudzīgi šķiras. Jā, biedrīgi, ir jāmācās dzert, jo žūpība nav apkarojama bez mākas kulturāli dzert. Teiksim, kulturāli dzērējs, tā ir sabiedrības dvēsele. Tas ir spilgts zieds mūsu dārzā, kolektīva saliedētājs. Bet ar kailiem aicinājumiem vien kulturāli dzert mēs neko nepanāksim. Šai sakarā tiek ierosināts katram pilngadīgam pilsonim piešķirt atbilstošu dzērēja kvalifikāciju un izsniegt kaut ko līdzīgu auto vadīšanas tiesībām. Teiksim, 1. klases dzērējiem, kas vismazāk apdraud sabiedrības drošību, uzrādot minēto dokumentu, drīkst pārdot jebkādus dzērienus. Taiskaitā politūru, bremžeļu, 3-kārtīgo odekolonu un spirta laku. 2. klases dzērēji drīkstēt iegādāties jau sākot tikai ar vīniem. Solncedar, Volgā, Velikrepki. 3. klases dzērēji, degvīni, punši, liķiari. 4. klases dzērēji, sausie un izturētie vīni, ampanskoje. 5. pēdējās klases dzērējiem vajadzētu apmierināties ar dārgajiem konjakiem, kurus tāpat ļoti retos gadījumos atļaujas, un Rīgas balzāmu, ko vispār pa blatu iespējams tikai dabūt. Dzeršanas drošības noteikumu izpildi jākontrolē attiecīgai inspekcijai, kas atkarībā no pārkāpuma lieluma vainīgā dzeršanas dokumentā izdarītu atzīmes, knieptu caurumus vai samazinātu kategoriju. Biedri,
kļūsim visi par pirmās klases dzērējiem. Nenogurstoši paaugstināsim savu kvalifikāciju. Lai audzinošie pasākumi būtu efektīvāki, iestādēs, rūpnīcās, redzamās vietās izskarams kvalificēta dzērēja goda kodeks. A. Dzērējs dzērējam, rats un brālis. B. Vienam brāķis dzeršanā kauns visam kolektīvam. C. Ja kolēģis nespēja veikt, palīdzi. B. Nevari izdzert pats, atstāj draugam. E. Ja pats māki, iemāci citam. F. Piestiķēji kapeiku, neizdzert par rubli. D. Salāpījies pats, salāpi biedru. H. Ko vari padarīt šodien, noteikti neatstāj uz rītdienu. I. Kulturāli dzērēji, dzerot neaizmirsti citam atgādināt, ka alkohols ir kaitīgs un bojā veselību.